Labdien, dāmas un kungi! Es esmu Andrejs Andrejovs, nodibinājuma ekspertu pētījumu un tehnoloģiju attīstībai valdes priekšsēdētājs. Mēs organizējam progresīvo projektu konkursu. Šoreiz es jums pastāstīšu, kas ir vajadzīgs, lai piedalītos šajā konkursā. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Tiklīdz kā ir izsludināts uzsaukums konkursu kārtai, jums vienkārši ir vienkāršā formā jānoformulē sava projekta ideja un jāiesniedz tā saucamais idejas pieteikums. Aptuveni 2 mēnešu laikā, kad ir savākt idejas pieteikumi, mēs viņus izskatām, jo mums ir nepieciešams zināms filtrs, atsijāt tādus pieteikumus, kurus mēs nevaram realizēt, vai arī pret kuriem varētu iebilst mūsu sponsori vai valsts iestādes. Ja projekta ideja ir vairāk vai mazāk saprātīgā, tad šai primārajai atlasē viņi izies cauri ļoti viegli. Pēc tam sākās pat šī konkursa norise, kuras laikā notiks vairākas tikšanās un semināri, un mēs jums aptuveni 2 mēnešu laikā palīdzēsim izstrādāt šo idejas pieteikumu līdz pilnvērtīgam projektam, kurš ir realizējams un kuram ir stingri noteikti mērķi un uzdevumi. Tad komisija izvērtēs iesniegtos projektu pieteikumus, un labākie tiks apbalvotie, piešķirot viņiem līdzekļus, lai tos varētu realizēt. Pēc konkursa kārtas beigām, savukārt uzvarētāji varēs slēgt līgumus ar mums un realizēt uzvarējušos projektus. Paldies!